Sveiki, mīļie cilvēki! Rebaltika pirms neilga brīža ielikusi rakstu, kas saucās Apstulis, kas Hitleru pielīdzina Jēzum, kas tiražē melus par Covid-19. Un tas ir raksts par KLAT TV raidījumu, kurā mediķis stāsta interesantas lietas no savas pieredzes un prakses, kur viņš reāli ir strādājis ar Covid-19 pacientiem. Un viņš stāsta, ko viņš par to ir novērojis. Lūk, es redzu, ka šis raksts brutāli pārkāpj ētikas kodeksu, ko ir izveidojis Latvijas žurnālistu asociācija. Un es vēlāk pastāstīšu, kā tieši, bet es kā kārtīgs pilsonis nolēmu, ka man vajag rakstīt sūdzību, lai šī konkrētā lieta tiktu izskatīta. Bet pirms to daru, es piezvanīju Rebaltika un paprasīju, vai viņiem pašiem kaut kas sakām šajā sakarā. Klausamies sarunu. Sveiki! Pēc man Andris. Sveiki! Man ir tāds interesants jautājums. Es skatos jūs rakstu un Andris, brīnos, es atvainojos, Andris, kurš Andris? Vienkārši Andris, esmu lasītājs. Es cenšos saprast, vai jūs ievērojat žurnālistikas ētikas kodeksu, jo šie raksti ļoti interesanti. Tā, Andri, pieklājīgi ir zvanīt un nosaukt savu vārdu uzvārdu, jo es pazīstu daudzus Andrus nepazīstu. Mani sauc Andris Ciekurs. Kas jūs esat? Es esmu pilsonis, kas nav nepazīstu. Sveiki, Andris Ciekurs, jā. Jā, bet es gribu saprast, tātad es skatos jūs rakstus, un teiksim, viens raksts saucās Apstulis, kas Hitleru pielīdzināja Jēzum, kas tiražē melus par Covid-19. Un cenšos saprast, vai tas iekļaujas šajos ētikas kodeksa noteikumos vai neiekļaujas. Jā, iekļaujas, manuprāt, iekļaujas. Jūs sakat, iekļaujas. Tad ētikas kodeks nosaka, ka tur jābūt, informācijai jābūt objektīvai, bez viedokļiem un pieņēmumiem. Vai jūs prāt šis virsraksts tiešām atbilstam? Jā. Tad viņš ir Apstulis, kas tiražē melus. Jūs izlasījāt rakstu? Es lasīju, Jūs redzējāt, ka tas... Es neredzēju nevienā veidā. Jūs redzējāt, ka tas nav mūsu... Kur tik atstākot viņa meli. Ja precīzāk būtu informācija, ka viņš ir melojis. Tur tiek runāts par to, ka tas video, kas parādījies KLAT TV, kur bijuši kaut kādi tur, kaut tik tur skatījumi, kaut kas vēl tur piedalījies, kaut kas tiek runāts par dibinātāju, bet par pašu cilvēku nav nevienā vietā minēts, kur būtu paskaidrots, ka viņš melojis. Es domāju, ka mums vienkārši atšķiras viedokļi. Ja jūs lasījāt rakstu, jūs redzējāt, kurā vietā ir atsauce uz to, kas ir Apstulis un kādā sakarā tas ir pieminēts tur. Šeit jautājums ir, ka tiek minēts, ka viņš izplat melus. Bet pašā rakstā nav minēts, kāpēc tie meli. Tad kāds var būt, kur tur objektivitāte? Nē, tur ir uz konkrētām lietām ļoti skaidri norādīts. Vai es varu pateikt konkrēti pamatojumu, kāpēc viņš melo? Man tagad tas raksts nav priekšā, bet ja jūs lasat, jūs redzat, kas tur ir rakstīts. Es šo rakstu un es arī nedomāju, Andri, cienījamais Andri, ka man ir jāatbild uz šāda veida jautājumiem, ka jūs vienkārši kaut kur pajautājat savam draugam manu telefonu, zvanat un tagad jautājat par konkrētiem rakstiem. Viss ir izlasāms. Lieta ir tāda, šobrīd es izvērtēju, vai iesniegtu sūdzību žurnālistu asociācijā vai nē. Un ja jūs varat pamatot, ka viss ir kārtībā, tad es neiesniegšu. Jūs varat sniegt, jebkurā mirklī, protams. Es esmu asociācijas biedra. Jūs varat vispirms vērsties pie manis, pie mūsu Rebaltika vadības ar visām savām pretenzijām. Nevarētu Rebaltikas vadības telefonu numuru. Tāpēc, ka normāli cilvēki raksta ēpastus un raksta vēstules. Viņi nezvan tādā veidā. Bet ja jums nepatiks mana vēstule, jūs viņu ignorēsiet? Nē, uz vēstulēm parasti ir jāatbild, protams. Redziet, es pat pa telefonu ar jums runāju. Tā kā lūdzu uz priekšu. Bet sakiet, es tā neradu vēl viena ļoti interesanta lieta, kas ir otra puse. Jums šķiet, ka žurnālistam ir jātālo vismaz divas puses. Kādas divas puses, par ko jūs runājat? Tā, es palasīšu ētikas kodeksa konkrētu noteikumu, kurš saka, ka žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, paši šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami. Vai tiek izskatīts šajā raktā vismaz divas puses? Kas ir divas puses? Divas puses nozīmē, ka viena puse uzskata, ka viņš melo, otra puse uzskata, ka viņš nemelo. Vai arī, kad viņam ir pamats vai vismaz tiesības teikt, kā viņš uzskata savu viedokli.
Bet šobrīd jūs visi Runa tā kā nav par to, pasniedzat uzskata, ka melo, uzskata, ka nemelo. Mēs esam konkrētas lietas tur uzrakstījuši, ko mēs šajos sižetos dzirdējām. Mēs esam pajautājuši tam cilvēkam, kurš acīm redzot šo saturu izplata Latvijā, kurš ar mums nevēlējās runāt un atšķirībā no manis necēla telefonu un ar mani nekomunicēja visas dienas garumā. Un man nebija viņam iespējas citādā to pajautāt. Runa taču par to, kas šis cilvēks runā patiesībā vai nē, šis konkrētais mediķis. Labi, Andri Ciekur, cienījamais. Lūdzu, uzrakstiet visas savas pretenzijas, atrodiet mūsu mājaslapā kontaktus, sūtiet iekšā un diskutēsim tālāk. Jums nav kas ko teikt par šito? Šķiet interesanti. Jums nav atbildes šo. Ko lūdzu? Jums nav ko atbildēt par šo. Nē, man vienkārši nav laika ar jums tagad diskutēt. Un nekāds vēlēšanas arī sūdzība, jo es šitā informācija Jā, protams, lūdzu, rakstiet sūdzību. Jūs man tagad draudat ar sūdzību, Dievs pasarg, lūdzu, rakstiet uz priekšu. Visu labu. Tā pagāja mūsu saruna ar Evitu. Diemžēl viņi man nepārliecināja, tāpēc rakstīšu oficiālu iesniegumu. Bet pastīsimies no sākumā uzrakstu, par ko es vispār šeit runāju. Tātad viņš ir izraksts. Apostols, kas Hitleru pielīdzina Jēzum, kas tiržē melas un Covid-19. Burvīgs priekšraksts, tāda poētika. Bet pastīsimies pirmo teikumu tālāk. Koronavīrus ir mākslīgi radīts biznesa projekts Covid-19 testu pārdošanai un Ķīnas destabilizācijai. Šādas vēstījumus pauž sociālās mēdījos cirkulējuši internetu televīzijas klāt TV video. Tātad es šos video esmu redzējis, un es redzu, ka tā viņi nepauž. Viņi prasa jautājumus, un ļoti būtiska atšķirība starp apgalvojumu un jautājumu prasīšanu. Un ja mediķis balsties savas pieredzes, un viņš ir strādājis ar Covid-19 pacientiem, un viņš nonāca pie secinājumiem, viņš prasa pamatots jautājumus, ir būtiski šie jautājumi netiek cenzēti. Un ētikas kodeks nosaka, ka pats pirmais punkts ir vārda un presas brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Un žurnālistiem ir jārūpējas, lai netiktu apdraudēta cilvēku brīvība, cilvēku vārda brīvība. Un kas gan ir tas, ja cilvēks uzprasa jautājumu par būtisku un aktuālu tēmu, ar kuru viņam liela pieredze, un tie tiek uzreiz pasludināti kā meli. Un uz brīdi iedomāsimies, ka tas ir viņa apgalvojums. Tas ir pats, ja es domāju, ka viņš šeit ir, es redzu, ka viņi salikuši no vairākam video kopā kaut kādu kopskatu, tur nav nekādu citātu, bet iedomāsimies brīdi, ka šis apgalvojums ir tiešām tāds apgalvojums, kas tur ir bijis. Tad, lai viņi varētu pateikt, ka tie ir meli, viņiem nāktos pierādīt, ka tā nav. Un nav nozīmes to, kurš tic, kurš netic, ka tas biznesa projekts vai arī kaut kāda valstiska lieta, viņiem jāpierāda. Un pastīsimies, kā viņi to cenšas pierādīt. Ļoti interesanti. Nākamais teikums. Tās veidotājs ir antisemīts un reliģiskās sektas līderis no Šveices Ivo Saseks. Burvīgi. Tad runa ir par mediķi. Un šajā rakstā būtu perfekti jāapskatās, tātad, kas ir mediķis, ko tieši viņš teica, kādos kontekstos viņš to teica, uz kā viņš balsta savus argumentus. Tīri, neitrāli, objektīvi būtu jāapstāst, ko ir teikuši citi zinātnieki, kur viņiem domas sakrīt, kur viņiem domas neskrīt, kur varētu būt kaut kādi pārpratumi radušies vienu domāšanai vai otru domāšanai, lai beigās cilvēks varētu izvērtēt, kuram ir taisnība, kuram nav taisnība, un visdrīzāk viņš no abiem varēs kaut ko iegūt. Tā vietā viņi iet uz TV kanālu, kurā ir publicēts šī intervija Klāt TV. Viņi iet pie šī dibinātāja, viņi pēta šī dibinātāja reliģisko pārliecību, politisko pārliecību, un viņi skatās, vai viņi varēs atrast kaut ko izmantot pret viņu, un noskaidrojas, tā kā šeit pat nav saprotams, vai tā tiešām ir vai tā nav, jo viņi nav devuši nekādas atsauces, vai viņš pats to ir apgalvojis, vai kāds to ir tā kā izmeklējis, ka viņš tiešām ir gan antisemīts, gan reliģiskās sektas līderis, jo, tā kā, sanāk, mums viņiem vienkārši jātic vai nav jātic, jo šaubas, ka viņi paši tur brauc un izmeklēja. Bet kas šeit būtiski? Būtiski ir tas, ka 2.7 punktā ir rakstīts, ka žurnālistam jāturas no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu vai seksuālās orientācijas pieminēšanas, ja šīm detaļām nav nozīmes attiecīgajā kontekstā. It sevišķi šādu faktu pieminēšana var šķist aizskaroša. Tātad, vai tas tiešām ir tik būtiski, lai noskaidrotu, vai viņš melo vai viņš nemelo, ka dibinātājam varētu būt kaut kāda reliģiska pārliecība. Ļoti interesanti. Un, ja es paskatījos tālāk, tā kā šeit būtu jābūt tam, ka tu tiešām izskati zinātnieku pamatojumu, zinātnieku argumentus, un galvenais nevis tikai pārskats par to, ko viņš teica un pārfrāzējumu, bet tieši citātus,
Un skatoties, kas tika teicis iepriekš, lai saprastu, uz kāds balstīts, vai tur tiešām ir kāds pamats vai nē. Tā vietā viņš šeit runā par kādām sektām, kur viņi nekur nepamato. Kad sektās ir kaut cik tur biedri, tas ir saistīts ar KLTV, un tad viņi runā par cilvēkiem, kuri dalās ar šo informāciju. Un tas ir vienkārši mājprāts. Tā kā, vai šeit tiek ņemts vērā divas puses? Pavērtējiet paši. Vismaz divas puses. Un vai tiešām šeit ir pamatots viss tās, kas šeit tiek pateikts? Bet, lai paskatīsimies pašus argumentus. Kas ir tas, ko šis mediķis esot teicis, kas esot meli? Vienam no video pauzes, ka no gripas mirst daudz vairāk cilvēku. Labi. Un Reček rakstīja jau iepriekš, ka no Covid-19 mirstība ir daudz lielāka. Tā kā Reček to rakstīja iepriekš, tātad viņš ir melis, tātad mums viņa jāliek virsrakstā, ka viņš ir melis. Bet labi, paskatīsimies, kas šajā Covid rakstā, kas šajā Rečeka rakstā ir rakstīts. Tātad. Vai Covid-19 ir pats, kas gripa? Un šeit tiek salīdzinās šīs lietas, un šeit es neatradu pierādījumu tam, ka šī konkrētā mediķa vārdi būtu nepamatoti, ka tie ir meli. Pie tam, drīzāk, šeit augšā ir ļoti oranžs teksts, kas saucās, drīzāk nav taisnība, apgalvojumā ir kripota patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta. Būtībā, es domāju, ka šitas raksts no sākuma bija bez oranžā teksta, un tad viņi pielika klāt, jo kāds pasūdzējās un teica, tur nav patiesība uzrakstīta, un tā viņam nācās atbrīvot sevi no juridiskās atbildības par melu, tā kā tīru melu publicēšanas, tāpēc viņš ir pielikuši, bet tas man subjektīvs viedoklis. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs ticam tam, ka šeit rakstīts, ka būtībā viņi paši nesaprot, drīzāk nav taisnība, ja precīzāk ir jāstāsta plašāk un jāstāsta individuāli gadījumi un tādā garā. Nekādā veidā šis apgalvojums tur netika pierādīts kā nepatiess. Un pasmies tālāk, teiksim, citā video, kur teiks, ka vīrus radīs laboratorijā, citāts kāds Alens Kentvels, viņš it kā esot atradis vairāk kā 100 zinātniskas publikācijas, kur norādīts, ka jau vairāk nekā 10 gadu zinātnieki mākslīgi radot koronavīrusu. Kas tās publikācijām nav teikts, burvīgi. Tad, tā kā viņš neparādīja 100 atsauces uz zinātniskiem pamatojumiem, tas sanāk, mēs esam pierādījuši, ka viņš melo. Kā jums tas patīk? Un vienkārši palasiet šo, tas ir fenomenāls raksts. Un es kā pilsonis, kuram rūp tas, kas notiek Latvijā, nolēmu, ka man ir jāiesniedz sūdzība, lai šis Reček tiktu pārbaudīts. Viņi pat ir ielikuši konkrētu formu, konkrētu tur e-pastu, kur to visu sūtīt. Un, protams, kas to izskatīs? Protams, tie paši biedri. Kas ir biedri? Tie būs tie cilvēki, kuri dabīgi ir tie paši žurnālisti, un cik tas būs objektīvi, tas būs jāskatās. Bet jārakstā pat ir. Bet mans šis redzējums ir tāds, ka ja mēs redzam, ka Latvijā tik nozīmīgā iestādē kā Rebaltika, kurai ir milzīga nozīme sabiedrības viedokļu formēšanai, ir šī tik rupji pārkāpumi, tas ir jālabo. Mēs nevaram atstāt, ka tas tā notiek. Un cilvēkiem, kuri šos pārkāpumus veikuši, vajadzīgs sekas par šo pārkāpumu veikšanu. Tāpēc mums ir jāizstāv vārda brīvība, mums ir jāizstāv patiesa žurnālistika, un tad to ir darīsim, skatīsim, ko tā sēde izskatīs, un kā būs atbilde, tā es arī jums taisīšu video, stāstīšu par to, un es arī piemetīšu tur tajā vēstulē klāt linku ar šo video, lai cilvēki redz vairāk, par ko es šeit runāju. Tā, mīļie cilvēki. Paldies par klausīšanās. Līdz vēlākam.